Šajā 10 sēriju ceļojuma apskatā parādīsim, kā ielūkojāmies lielākā Itālijas ezera Gardas ezera pilsētiņā Sirmionē. Apskatām Ligūrijas reģiona otru lielāko pilsētu Spēciju, izbaudām gleznēnos dabas skatus ejot taku Cinque Terre dabas parkā un ielūkojoties mazajos ciematiņos, apbrīnojam Vatikānu un Romas slavenākos apskats objektus, izbaudam atpūtu Villa Paradise ar fantastisku skatu uz vidusjūras piekrasti un izgaršojam gelato Amalfī pilsētiņā, kā arī izejam Dievu takas vienu no posmiem un noslēdzam šo Itālijas piedzīvojumu ar fantastiskās Venēcijas apmeklējumu. Čau, labrīt visiem! Buongiorno! Mums ir nākamās dienas rīts un mēs jau esam pāēduši brokastis, sataisījušies un ejam uz stāvvietu un brauksim līdz pat Romai šodien. Bet šodien brauksim uz Romu, mēs tā izdomājām nevis pa maksas ceļu, kur jāmaksā vai nu 22 kaut kas eiro bija, vai nu 33 apmēram, bet mēģināsim šodien braukt pa bezmaksas ceļiem. Nu tad... Viņš teica, ka brauksim. Nē, brauksim pa bezmaksas šodien mēģināsim. Mums tas aizņems apmēram 6,5 stundas. Maksas ceļš apmēram ir 4 stundas. Jā, vienīgais pār viesnīcu, mīnus viesnīcā, diezgan mazs numuriņš. Tātad vēlreiz no mīnusiem mazs numuriņš, maz vietas un brokastis priekš latviešu vēdera pārāk maziņas, teiksim tā. Un no plusiem savukārt noteikti vislielākais pluss ir atrašanās vieta, jo ļoti tuvu visam nepieciešamiem galvenajai gājēji ielai, tuvu centram, tātad attiecīgi stacijai, vispār 2 minūšu gājiens, stāvvietai tuvu. Tāpēc atrašanās vieta ir ļoti liels pluss, un šai gadījumā tas ietaupīja daudz laiku. Un tas, kad ir stāvvieta kā tāda, ir labi, ka nav jāmeklē kaut kur pa maksas stāvvietām citur un kaut kas jādomā. Tā kā, kopumā ir labi. Dodamies tādā ceļā, māja ar rociņu mūsu viesnīcai. Arī, ka viņa ir tā viesnīca. Tā mega brokastu kafejnīca. Bet tur var izvēlēties arī kaut ko citu, ja vēlaties brokastīs. Dodamies. Cik tu tur riņķos? Vēl kādu aplīti apmetīsim? Tā nav varianta. Tātad tomēr izdomāju, ka mēs nebrauksim pa bezmaksas ceļu. Tagad melojam mēs vienkārši, ka viņš izdomāja. Tas ir pēc vienkārši. Labi, mēs kopistiski izdomājām, ka mēs nebrauksim pa bezmaksas ceļu, jo tas aizņem 7 stundas, kas mums liekas bišķītiņi pa daudz. Tad mēs samierinājāmies ar to, ka mēs samaksāsim 20 eiro un brauksim pa piekrasti. Jā, un 4 stundas. Un 4 stundas. Bišķītiņi jau varbūt kādu skaistu skatu varēs redzēt. Jā, tieši tā. Sākas mums tātad maksas ceļa sākums. Tas pat nepaņēma. Kā tad viņš tiks ārā pēc tam gudrinieks? Nezinu, bet viņš nepaņēma. Klusāk, jā? Biļetīte ir. Un mēs braucam, jā? Biļetīte jau kāds. Kā tad viņam atvērās, ja viņš nepaņēma? Nē, tas bija kas viņam bija priekšā, bija piestājis, paņēmis biļetīti, braucot ārā, un tas vēl vienkārši līdzi viņam aizbrauca. Gudrinieks. Un viņam tieši tādā pašā veidā būs jāizbrauc ārā. Varbūt viņi ir jau sameistarojušies, samācījušies par 20 eiro, tad mums rādās šis maksas ceļš, mums apmēram izmaksās. Tā, braucam klāt. Paņemsim English. Labi, skaidrs. Jāliek iekšā. Introdurre il biglietto. Tā, un jā. Avvicinare la carta al lettore contactless. Avvicinare la carta al lettore contactless. Karta ir? Ir karte. Prego attendere. Validazione carta in corso. Paldies. Mutīte aizvarās viņam. Carta validata con successo. Premere per ricevuta. 16,20. Veiz mums rāda 4,70, jā? Melis. Tāds melis ir veiz. Nē, bet viņš sākumā rādīja 20 eiro. Pēc tam kāpēc mēs vēlreiz uzliknām maršrutu, viņš pārslēdzās uz 4,70.
Tātad nobraucot no maksas ceļa, ceļš uzreiz kļūst nedaudz šaurāks, bet joprojām paliek 2 joslas. Un, protams, ātruma ierobežojums samazinās līdz 110 km/h. Nevis 130, bet 110 tagad braucam. Un ceļš arī paliek tāds nekvalitatīvāks, ja tā var teikt. Šāds te ielāpiem klāts ceļš, mazliet pakratoties ir tad, ja nav maksas ceļš. Pusceļš līdz Romai, un mēs dodamies iekšā Lidlā. Paskatīsimies, kādas cenas ir Itālijas Lidlā. Tas mums ļoti interesē. Kur grozs ir? Grozu nav šeit. 3,79. Lielā paktāja. Pepperoni paprika eiro 89, burkāni eiro 49, kafijas. Kartupeļi patrīnīdi šādi iepakojumā. 2,99, eiro 19. Tātad citroni 2,79. Cena ir diezgan augstāka citrona. 2,79. Cena kaut kāda višķīta. Tātad avokādo eiro 59. Mango eiro 79. Garīnogas par 2,49. Banāni par eiro 39. Mazi arbūziņi, tomāti pa 2,9, 3,49, granāta abola pa 2, kas ar salātiem, salāti pa 99 centi. Protams? Nē, ziniet ko. Šitik sarežģīti. Šitāda tad tehnoloģija. Ja es nevaru paņemt, ko man darīt? Stum projām uz turieni. Tā piciņa maksā eiro 19. Jā, un arī Itālijā Lidlā gatavojas jau Ziemassvētkiem. Eiro 50 var nopirkt arī advents kalendāru jau oktobra beigās. Lidlā uzreiz ir gatavā bišķi produkcija. Reku, piemēram, pasta pa eiro 70, nocenota pa eiro 70 šitāda pasta. Bet viss apmēram pa eiro 60, nocenots uz eiro 60, šitas viss. Reku visam ir atlaida. Humusam cena eiro 39. Labi, šitādi 9,19 būs. Humus pa eiro 39. Reku dičeči. Vispār visādi humusi viņiem baigies sataisīti. Visdažni dažādākās gaļas. Šitādi 2,30, šitādi 3 eiro, 2,40. O, jūras veltes parādi. Suši, jā, pastaļīru, ziltiņa. O, šito es varētu. Laba cena īstenībā viņa, tas ir 99 centi arī ketē. Viņi ir kā svaigie makaroni. Labi jāuzglabā. Daudz uznās apkārt. Tas mums ir peso. Vai arī? 1 eiro. Un tālāk makaroni eiro 29, eiro 29. Šie visi stāv leduskapī, tie ir svaigie. Makaroni. Tie nestāvēs bez leduskapja. Par 2,49. Čedars. Čedars par 2,49, bet man liekas, ka tā krietni lielāka paciņa nekā Latvijā. Šeit 250 grami. Mozzarellas, šitāda mozzarella par 2 kilograms mozzarellas par 6,50. Filato piens tātad Itālijā maksā eiro 19 litrs, eiro 15, jogurti pa 89 un 99. Un te ir citi ražotāji noteikti, nav tas pats, kas mums. Tātad tortillas wrapi, ko mēs parasti ņemam. Šeit izsās itāļu gaumē, eiro 49. Tāds pats kā mums, rekur, ja? 2 eiro maksā. Jā, tāds pats. Neatceros, ja kas. Tā, šito tunci gan varētu paņemt olīveļā. Šī tāda maizes šķēle, kā jums. Tāda normāla maizes šķēlīte.
2, 4, 5 maizes šķēles 2 eiro. Normāli šitā te kola, tā kā alas buņģā, puslitra buņģā 99 centi. Īstenībā tie ir izdevīgi. Ja pie mums reizēm ir mazā buņģiņa pa 99 centi. Nu ko, pildam degvielu. Šajā benzīntankā mums viņa maksā €73. Nezinu, vai tu tālumā var redzēt zīmīti, bet nu tā, tas suns ar uguni špļaujamo. Tātad €73 litrā, un no sākuma šeit vispār ir viss tukšs, izskās, nav tur veikala nekā. Pašam ir jāsamaksā, ieliekam kartī, izvēlamies sūkni, nu un tad lejam. Tātad ielējām pilnu bāku, ja? Nē, atvainojiet speciāli priekš tā komentētāju, kurš mums vienā no Albānijas sērijām rakstīja nevis pilnu bāku, bet pilnu tvertni jālēj. Tvertni pilnu lēj. Jā, tā būtu pareizāk. Tāpēc mēs esam labojušies šajā brīdī, jā, bet vienalga būs pilna bāka. Normāli nolīs. Viss uz ceļa nāk virsū. Tur vispār tā kā upe tek pa to melnzemi. Reku pa maliņu, pasties kā tur viss tek. Nolīs ir pieklājīgi. Gāziens bija ne pa jokam. Tas ir vienkārši ārprāts. Šitādas lietas, kāds pirmo reizi redzu. Vienkārši 5 mašīnas stāv malā. Galvenais, lai nav kaut kāda ceļa izskalojumi. Oi, aizpiepinās, un tā paliek gaišāks, tas jau mierina nedaudz. Jā, bet ceļu neredzu. Ceļu es neredzu, ceļš ir vienkārši ūdenī. Tāpēc jau viņi visi stāv. Nu, lai stāv viņi. Galvenais, lai nedabūtu mašīnu, to Hidrotriecienu. Nu, nē, nedabūtu. Visi stāv malā, viens nebrauc, tad visi sabrauc un var visādi būt. Mēs braucam. Jā, iebraucām vēl. Nu, šito mēs nevarējām paredzēt. Nevarējām. Noteikti, vienkārši brauc pa upi. Vai brauc? Pasies, visi lauki pilnīgi ūdenī. Es nezinu, cik mēneša norma tagad ir nolīs. Vienkārši ūdens pilnīgi visur. Jā, lauki visi ūdeņos ir. Tas ir kemperi vēl tur valk pofīgi viņam. Viss malā stāv, es nebrauc. Tas ir tā kā Anglija. Ja uzsniegs sniegs, tad visi sēž mājās. Tas ir tieši tas pats. Nu, ko tad izbraucām trakās lietas gāzes, saulīt spīd jau. Un atkal ir maksas ceļš. Kāds tu jāmaksā ir uzreiz? Introdurre il denaro o la tessera. Vesels eiro jāmaksā, jā? Jā, godīgs. Nav nekāds mafiozi. Godīgs. Arrivederci, nē, normāli, man viens desmitnieks iedeva. Nu, blīn, es ceru, ka viņš neaizvērsies. Neaizvērsies. Arrivederci. Ir 2,50. Lūdzu. Avvicinare la carta. Introdurre il denaro. Arrivederci. Nu, redzi, cik labi. Arrivederci. Nu, ko? Nu? Atkal punktiņš mums maksas €20 šoreiz. €10 tikai mēs viņam iedevām. Nē, viņš mums grib apčakarēt. Nu, labi, varbūt tu pārskaitījies. Tad viņam vēl 10 centus, lai tā mutīte aizvarās. Mutīt veries ciet. Nu, ka mutīte skaties, ka tā ir. Bet ārā varbūt. Nē, neizmetu. Introdurre il denaro o attendere l'intervento. Tas ir ārprāts, viņš jau 10 centus ir norījis. Prega di non scendere dal veicolo. Es tev rādīšu to, lai tu gribi mani apčakarēt. Latvieši neapčakarēs, bet nu jā. Kas tas tad bija tāds? Arrivederci. Jā. Viņš paņēma 10 centi pa daudz un saka, arrivederci. Tāds Tas ir ārprāts. šausmas. Kad viņš sākās maziņa... Sākās mafija. Mazā itāļu mafija sākās.
Ko tad esam atbraukuši līdz Roma kempingam pie pašas Romas. Tad notiek reģistrēšanās, mašīnas reģistrēšana un tad jau uz mājiņu numuriņu. Tad redzēs. Tad šī tāda iebrauktuvīte, tad tāds aplis var nolikt mašīnu pirms reģistrācijas. The lights of you have to plug it in the room, okay? Okay. This is for your car. You have to be inside car visible, so my colleague will open the gate for you. Okay. We can park at the house. Yes, in front of your house, okay? So the mini market, laundry shop, and number for calling us for the emergency here, okay? Do you some kind of kitchen or? So this room we don't have a kitchen. We have also with the kitchen room, but it costs more than the small. And also not common kitchen. It's not a common garden, so I have only barbecue area, but it's for that. There's only a machine for you that you can eat, okay? And that's for you. Yes. Tātad šitie busiņi iet, shuttle busi So we can buy tickets here, yeah? Līdz pat And it's Vatikānam. going from here, so. Meklēsim savu mājiņu. Berlīnā un tad būs Vieprāta. Nu, un nākamajā mūsējās. Un mēs varam stāvēt pie mājas. Vienīgais galvenais, lai tu pārējie visi nav sastājušies tā kā pusējā nākamā. Tā. Šite mums kaut kā. Kur mums ir galdiņš? Ārā. Nē, nu ziniet ko. Nu, ko tad esam atbraukuši arī līdz savam numuriņam. Numuriņš mums ir 711. Lūk, šādi izstāst no ārpuses tās mājiņas. Un tepat arī pie šitās mājiņas katrs var nolikt savu automašīnu. Mūsu variantā tas apmēram šādi izskatās. Kā redzam, šitādas ieliņas. Mums ir Via Praga ieliņa saucās. Tātad katram pie mājiņas ir galdiņš ar krēsliņiem. Bet mums nav galdiņa ar krēsliņiem. Nav. Tas nav godīgi. Tas nav godīgi. Tieši lamāties. Jā, mēs tulīt iesim lamāties. Un kas tas pa veļas vajadzīgs? Mums te viņš ir. Nu, labi, tas ir vajadzīgs. Tas ir katram, jā. To mēs noliksim tur, es domāju. Es šitien domāju, ka noliksim mēs viņu, lai viņš mums skatu netraucē. Mājiņa, kur nav galdiņa. Vai ne? Vienīgā, kur nav galdiņa. Sagādā. Tulīt arī iesim numuriņu apskatīties. Tā, uzreiz mums priekšā ir miskastes, šķirojamās. Ieslēgsim gaismu. Gaismas ir tik, cik ir. Šeit tāds maziņš mīksts puckrāslas uzreiz stūrī. Jā. Galds spogulis, kā redzam. Tātad te mums ir seifs. Plaukts. Tur ir papildus spilveni dvieļi. Tāda liela gulta. Nezinu, cik mīksta, cik ērta. Gan jau, rekur, milzīgs spogulis. Ar vannas istabas izlietni. Ok, ļoti labi ir. Man patīk. Tā, šeit mums ir tualete. Tikai un vienīgi pods. Un šeit ir duša. Tieši tā. Duša. Īstenībā baigi līdzīgi, zini, kam ir tam... Nē, Falkensteina kempingam, kur mēs... Jā, Falkensteina kempingam, kur mēs bijām Horvātijā, Zadarā. Ļoti līdzīgs, tikai tas, ka šeit nav virtuvītes, tur vēl papildus virtuve bija klāta. Nav, nevienas āra mēbeles nav. Viss ejam. Nevienas āra mēbeles. Vadā un dusmīga līdz ar to iešu lamāšos. Nu, ejam, davai kārtīgi. Tad normāli pa krievisko izlamāsimies to līdz. Nē, mēs tā nedaram. Pa krievisko tikai un vienīgi ar šitiem foršajiem lamu vārdu. Mēs itāliski mākam. Satikām apkalpojošo personālu, kas, apkalpo mājiņas. Paprasījām krieviski, ka krieviski runājām un teicām, ka mums nav galdiņa. Nē, jums jāgriežās recepcijā. Tādā paša krievu valodā mums atbildēja. Nu, ko tad? Bijām aizgājuši uz recepciju. Recepcijā viņš bija izbrīnīts, ka nav galdiņa tur. Nē, viņš teica, es jau nezinu, kā izskatās katra mājiņa. Es saku, es saprotu. Viņš saka, un nezinu, vai rezervācijā ir jābūt ietvertam. Es saku, aprakstā bija rakstīts pie mūsu mājas, ir jābūt āra mēbelēm. Labi, es redzu. Viņš vienkārši mums šobrīd nomainīja numuriņu. Nevis izdarīja tā, ka atnes
galdiņu uz turieni, bet iedeva pavisam citu mājiņu. Nu, skatīsimies, kā būs tur. Cerams, tur viss būs kārtībā. Aizēj, tur nav izlietnes. Šeit aizstās, tā es saprotu, galvenā iela. Un uz visām pusēm vēl ir ieliņas. Katrā savu nosaukumu. Vienam reku Helsinki. Helsinki iela. Jā, tur tālāk Berlīne, es redzu. Mums ir Prāga. Tā, mums mašīna tur palika pie 711. Un dodamies 726. Tā, šeit pilnīgi viss izvācis ārā. Te kaut kas noplūdis, tā skatos. Ķibele. Te notiek remontdarbi. 724. Nu, gandrīz pēdējā, pirms pēdējā. Tur vismaz ir galdiņš. 726. Ir galdiņš. Mēs sapriecājamies. Ir galdiņš te ir. Speciāli mums galdiņš, nevis uz abām divām mājiņām. Vēl pie tam. Tepat, es nezinu, tepat varbūt pat labāk ir. Nu, ar mašīnu varbūt pat vieglāk. Šitā kaut kā nolikties. Kā vaļā atslēgt, tā uz otru pusē atslēgt. Nospied ručku uzlaiet. Kādu ručku? Šitiem nevar? Nu, ko tad esam tikuši savā otrajā istabiņā? Kurais ar slēdzena bišķi nestrādā, čakarējās, bet, nu labi, mēs to piecietīsim, neiesim vēlreiz uz recepciju. Tātad, nē, tātad ejam atkal numuriņā, viss tas pats, kas tanī, tikai spoguļu skatā viss. Pa labi mums ir mazais spoguls, pa kreisi lielais spoguls, stulta un duša. Viss pilnīgi tas pats ir. Smaržo pēc basēna ūdens tāds. Kondicionieris, jā, īstenībā, kur kondicionieris ir. Es ceru, viņš strādā. Ļoti ceru, ka viņš strādā. Tev nav elektrības tevi, ko tu vari cerēt? Tā kā mums nav šeit koplietošanas virtuves, kā arī mēs šodien nevēlamies maksāt naudu, mums ir līdzi riktīgi itāļu makaroni. Itāļu makaroni. Baltiko. Nē, Latvijas makaroni. Un mēs mēģināsim vienkārši vārīt makaronus, sataisīsim salātiņus ar jūras veltītēm. Tā mums te būs pa karalisko. Tā kā mums tagad ir galdiņš, tad mēs te varam šīkot. Vai ne? Mēģināsim. Pirmo reizi mēs to daram. Tā būs labāk. Tā mums topa vakariņas. Tunču salātiņi. Uz kodās mums būs jūras veltes. Ideāli. Šitas mums būs uz kodā. Ideāli. Un makaroniņi vārās. Makaroni vārās. Iet bišķiņ pa daudz. Es gribu maisīt? Es gribu pamaisīt, jā. Nu ko, vakariņas gatavas. Makaroni ir novārīti. Man ļoti patika šī štelle. Mazais gāzes baloniņš. Salāti gatavi, jūras veltes gatavas. Varam vakariņot. Beidzot. Kur ir mans bezalkoholiskais alus? Nu un peronī, protams, itāļu aliņš. Labu apetīti. Tātad pēc gardām mūsu pašu gatavotām vakariņām esam izgājuši ārā, papētīt kempingu. Kā redzam, šeit arī ir mājiņas ar jumtiņiem. Varam augšā, jā, zona vēl ar smukākām mājiņām. Nu, tad ir par tādu lielu ēdamgaldu pilnīgi. Un tur vēl kādi 7 kaķi ir, es redzu, ja nevairāk. Redzama mājiņas ir arī ar cilvēkiem īpašām vajadzībām. Var ar ratiņkrēslu uzbraukt augšā, platas durvis. Šitās var ļoti smukas ir, šitās bišķi savādāks no tām bēšīgi, jā, šās var smukas. Viņas viss apmēram izskatās uz 20. Aha, šitās 22 apmēram. Ir mazāks arī 18. Tā tepat ir liels baseins. Var ieiet uz varu? Nē, ieiet nevar, es domāju. Šobrīd izstāsta, ka viņš netiek izmantots. Džakūzī pat ir? Kur? Reku, es redzu 2 džakūzi, jā. Nē, te viss ir ciet šobrīd. Swimming pool. 7. 10. ciet līdz nākamajai vasarai. Ideāli. Tātad šeit ir bārs un restorāns.
Iesim, apskatīsimies, kas pa dzērieniem un cik tas viss maksā. Tur liels restorāns gatavojas vakaram. Uz galda viņiem ir numuri, iespējams kaut ko rezervēt arī var. Ejam, apskatīsimies, cik tā maksā kaut kas no dzērieniem. Vaļā, vaļā. Es jālāsās, tas baigi karsti ir īstenībā. Kādas telpas ir iespaidīgas īstenībā. Tā tad šitien cenas uz doto brīdi. Espresso €40. Kafietība normāli maksā. Ūdens €50 arī ļoti labi. Kokteļi €9–8. Alus. Kaut kas bezalkoholiskais ir pat rīnīts sieva. Pastas 13–15 €. Nu jā. Kur ir aliņi? Alus. Ir 4,50 līdz 6,50. Nu labi, skaidrs. Tātad ir arī kemperu vietas. Tad tālāk redz kaut kādas mājiņas. Tā ir Kriem veļas māja. Veļas māja. Nu ejam apskatīsimies, kas ir veļas mājā un cik maksā tas viss. Tātad šeit ir bērnu rotaļu laukums, basketbola gros, pat 2 ir. Tā redzam ļoti daudz veļas mašīnu. Viss griežās, viss darbojās. Veļas kapsula. Tā, es domāju, kaut kāda veļas kapsula. Tā ir veļas kapsula, kas maksā €2. Es pieļauju. Detergents, nu kaut kāds, jā. Un rekur mīkstinātājs. Mīkstinātājs arī. Divīti. Par €2. Tā €4,35 minūtes. Rekur, skaties. Select programma. Jā. €4,35 minūtes var mazgāt veļu. Ja tev vajag veļas pulveri, tad tu pēc vēl atsevišķi. Nu jā, tie paši savādāk. €6 Tie sanāk. paši €6, jā. Bet ja tev ir pašam savs veļas pulveris līdzi, principā Jā, tu vari izmantot šito. veļas Ja mašīnu. nē, rekur ir šitā derbežāvētāja. Tieši tā. Un lūk, kā redzat, jā, var teikt, visas veļamas šobrīd griežās. Un kamēr veļa mazgājās, var mierīgi paņemt grāmatu palasīt vai arī vispār pie galda pasēdēt. Ir izlietnes, kur var nomazgāt, ja vai kaut ko. Tur kas rakstīts bija? Dzeramais ūdens tepat ir rekur. Jā, tā, tad tuvojamies arī veikalam. Mums ir pa teritoriju braukā golfa mašīnītes. Tā tad veikals. Non, 3. Aiziet. Burkāni 2,49, vīnogas €4. Šitādi riekstiņi 4,30. Nē, viss kaut kas ir. Reku leduskapis ar dzērienu. Īstenībā Peroni €90 tikai lielais. Atradīsim. Es paņemšu Peroni. Tā, labi, ejam tālāk. Campari 28. Ūdens 49,39 centi. Tīri normāli īstenībā. Ir visādas gaļas, prosciutto, sieri, Filadelfija, kafija augstā, kefīri, pieni, protams, maize, cepumi visādi, nutellas, olas 2,17. Īstenībā nav tik traki ar cenām. Maize 2,32. Nu, protams, suvenīrus var nopirkt. Itāļu cepurītes, numurzīmes, šiltavas. Kaut kā tā. Arī viss nepieciešamās lietas, zobbirsas, zobpastas, higienas lietas. Kā saka, viss ir priekš ikdienas nopērkams bez nekādām problēmām. Tātad arī redzam tur tālāk aiz veikala ir arī šādi namiņi. Izstāvs pilnīgi tā kā telts. Un priekšā ir stikls. Un tur sēž kaķīts. Kā redzam, ir arī tie saucamie glampingi. Glampinga mājas, jā, Glamping. glampinga telpas. Glamping telts mājiņa. Iekšā ir gulta, priekšā ir stikls un gar sāniem ir tā kā telts materiāls, kaut kas tāds. Uz jumta arī tas pats līdzīgi. Tuvojamies barbecue zonai, publiskajai barbecue zonai. Galda tenisa galds ir un galdiņa, protams, tāds pats barbecue. Pašus tos te grilus es īsti neredzu. Tur arī kaut kas ir jāprasa uz nomu. droši vien. Ko tā mēs te redzam? Ko mēs te redzam? Via Riga. Kā jums?
Rīgas iela ar šitanī kempingā izrādās. Kartē es viņu neredzēju, bet vienkārši nepamanīju. Šobrīd uzskrēja virsū Rīgas ielai. Maziņa, 15 metru gara Rīgas iela. Kā redzam, te arī ir koplietošanas toltes un dušas. Iekšā es neiešu, šobrīd tur viss notiek, viss mazgājās. Izlietnes, dušas tur tālāk. Te ir kemperiem, brušiem vairāk un glampingiem. Protams, tiem, kam nav savas mājiņas, tie arī nāk šajieni. Grupa, esat gatavi? Aiziet! Uz īri, ja, šitādas. Tas ir ārprāts, viņi visi grib tikt tur iekšā. Pulkstens ir tikai 9:30. Izskatās iespējīgi, un rinda ir eistunos. Šeit mums ir dārzu šļaukas, pa kurām tas ūdens nāk. Abu Dabī mošē klāta nestāv noteikti. No Vatikāna netiks, kur visur ir sētiņi iekšā. Vatikāns, un tur ir Roma. Izdzina mani ārā no šitā iekšpagalma. Un visu kolonām tam jumtiņš augšā, viss ar monētām nosēts ir. Un apskatīties, bet no šejienes to visu var redzēt bez maksas. Viņam to 5 aizot un nav rasisti, jā, apmēram, pēdiņās, jā. Šis arī vēl no romiešu laikiem saglabājies. Double cappuccino 9 eiro katrs kolizēja. Lūdzu. Pat rekords speciāli atstāts mašīnai var redzēt slotiņas, lai nepiesauc pa nakti pa dienu. Čau! Kafija rogās, un mēs atkal dodamies. Tev matracīti palīdzēt, paprasīt atrast kādam tam tur? Tam, kuram manas krosenes patīk. Rozi dāvā par to, ka tu esi uzkāpis augšā. Nē, Coca-Cola es vairs negribu. Mazo Coca-Cola es vairs negribu. Skats aiz margām ir ļoti labs, tīra debestiņa, zila, paradīze, alkoholiķa.